baigi nērtā poza. Klausies, tad, kad es nofilmēju kaut kādu huņu video, kurā es nosaucu visu Latviju par stulbu, tad to noskatās simtiem tūkstoši cilvēku dažu dienu laikā, tur ir simtiem šāris, un tas viss aiziet baigi virāli. Tad, kad es nofilmēju kaut ko liederīgu, kādam var būt, tad neviens to nešārē. Tāpēc lūdzu noskaties vismaz šo video līdz galam, es tevi lūdzu tiešām, ja? Kā parasti trusikos, jo tev es nezinu, kāpēc labāk patīk skatīties. Nu, ne tāpēc, bet es tikko pamodos, ir 7:30 no rīta. Karoči, klausies uzmanīgi, te tiešām nē, kāpēc es te šitā filmējos? Tāpēc, lai es atcerētos, ka man te kaut ko vajag parādīt. Skaties, šie te mazie, ot šitāds, te sūds, ja? Tas ir lavaliera mikrofons. Viņš šādi paliek zem drēbēm, te piesprauž, un tad ir ļoti kvalitatīva skaņa. Es viņu pašlaik neesmu piespraudis, jo principā, ja es tagad gribētu kvalitatīvu skaņu, es piespraustu šo te Larkem 2 maziņo mikroskopisko, šeit ar izolācijas lenti pielīmēts ar pupiem, būtu ahujenā kvalitāte. Bet nu ne par to raidījums. Raidījums par to, ka nu kādreiz man bija fotostudija ilgus gadus, un es pasniedzu arī video kursus un fotokursus, tas, es nezinu, kāds 10 gadus droši vien. Un man ir sakrājies visādi video gaismas, fotos, softboxes un tās zipspuldes pa lielākam daļai, es esmu pārdevis. Bet skaties, šis video varētu būt noderīgs tiem, kuri kaut ko grib filmēt arī ar telefonu. Kaut gan man teorētiski vajadzētu kādu no šiem te radio mikrofoniem piespraust vienā galā pie telefona, un skaņa būtu daudz kvalitatīvāka. Bet redz, man tāds spalga balss, un es parasti bļaustos un skaļi runāju, tāpēc tas varbūt nav baigi aktuāli. Bet vairumā gadījumā arī, teiksim, ārā tu nevari filmēt, jo tur tev vējš pūš iekšā. Kaut gan man šis te telefons ir tāds, kuram vairāk mikrofonu, un viņš saprot, ka kuru vējš pūš iekšā, un tad viņš kaut kā to skaņu novāc. Tā kā, tās tehnoloģijas ir attīstījušās. Bet man patiešām ir, skaties, šitais ieraksta LPCM, viņi visi ir kaut ko vērti, man šādi te mikrofoni, kurus uzliek uz kameras virsū. Saprot, shotgun saucās. Tur porlons nāk, uzliek šūra Saramoniku, jaunais Sennheiser, starp citu. Redz man kā, tad, kad es filmēju, teiksim, piemēram, motocross vai ko, ar to, ko citi tagad sauc par spoguļu kameru, vai ar fočiku, ja? Kaut gan tur nekāds spoguļs vairs nav iekšā. Tad es uz Sony lietoju oriģinālo Sony mikrofonu, kurš bez vadiem tur pa taisno hoču, un līdz ar to tur tā skaņa ir kvalitatīva un viss čotka. Piemēram, ja es filmētu ar Panasonic vai Canon, tad es lietotu šo te Sennheiser. Kaut kā tā, bet man ir šādi te mikrofoni, man ir kādi 10, un es viņus varētu sākt tirgot, es nezinu, kaut kāds, pieņemsim, šitādi taskām, es varētu pārdot, nezinu, pa 20 eiro. Šādas te lavalieras, kuri daļa no tiem ir TV studijas kvalitātes lavalieri. Tas, protams, viss jāskatās, kurš ir kurš, jo man te kādreiz bija uzlīmēti cipari viņiem virsū. Tāda man kāda 10 tiek cilvēkiem, kas grib filmēt intervijas, nezinu, Pols Timrots šitādi paliek zem krēkla, tad piesprauž tur pagarinātāji, piesprauž vai nu radioraidītājā. Nu jā, nekur ir, pieņemsim, profesionālie radioraidītāji Saramoniku. Kā viņi tur tas rīdlais nosaukums, kur tas W burts iekšā. RX9, UW1M kaut kā tā. Un tādas visādas lietas. Redz, man ir arī visādi tādi mikrofoni, kas aizņem maz vietas, maksā maz, visādi vadiņi. Redz, Sony lavalieres, šits neredz cik eiro, bet ap sotapši tāds maksā. Un es gribētu šos te lavalierus, es nezinu, šos te mikrofonus, varbūt kādam, kuram vajag, visus 10, pārdot, teiksim, pa 50 eiro visus 10. Vai pa 10 eiro gabalā, saprot, tādas tās cenas. Tad es agrāk lietoju stabilizatoru, jo tur vajag kaut ko filmēju zem tām mašīnām ar kaut kādu beigos spoguļu, ar to bezspoguļu fucking kameru. Un centos kaut kādu beigo kvalitāti panākt. Bet tagad man ir Samsung phone, uz kura šis viss tiek filmēts. Un tā kvalitāte, suka, bļeķi! Viņi ir pilnīgi pietiekami, nevajag tur nekādu stabilizatoru. Nevajag, pat ir arī kaut kāds redz telefoniem stabilizators. Tas viss mūsdienās reāli nav vajadzīgs. Bet ir cilvēki, kuri domā, ka tas ir vajadzīgs, saprot? Un es nezinu, ja es teiktu šito sāktu visu likt kaut kādā SS-kā, man tad 3 dienas būtu fucking jāsēž, jāfačē, jāliek kādos. Tāpēc es redzu, ja tev kaut kas no visu šī interesēs, nezinu, redzi, Godoks zipspuldžu palaidēju,
priekš Canona, priekš Sony. Nu, tas nekas, kad višķi apgudēs. Kaut kāda, redz, action kameras te noliku. Man ir šīta Sony X3000 ar visu pilno komplektu. Un man ir arī GoPro Hero, šitas kits, kā to sauc, Creator kits, kur ir gaismiņi. Gaismiņi maksā, teiksim, sotaku vai kā. Un tad tur ir mikrofons. Pieņemsim, tu gribi filmēt ar GoPro. Bet tev liekas, ka tur pūš iekšā vējš vai kā. Man ir tas Creator kit, kur ir redzi šitāds. Tu GoPro ieliec iekšā šitādā keisā, te papildus mikrofons. Tad ir tā superplatā lēca GoPro. Redzi šitāds, visādas lietas. Man vienkārši ir, ko jau var tuču, bet ne, reku Sony, tas ir, ko tu uzliec uz ekrāns atsevišķi, X3000. Tev ķipa kamera filmē, tu šitiem var uzlikt vai no uz pulksteņa zogs vai kā un apstīties video, tā kā televizoriņā. Un tādas visādas lietas. Nu, es nezinu, es varētu pārdot kādiem cilvēkiem, kuriem visu to vajag. Tā kā, ja tev ir kaut kāda, un visādi tāds gaismas, ko var uzlikt uz kameras virsū, saproti? Un tad, piemēram, šitāds gaismas tu uzliec, nu labi, ok, šitā. Bams! Ahuene, ja? Ko? Even naktī. Un šis tā kā softbox darbojās jau. Uzreiz tur viss regulējās, brightness regulējās, nu gaišums 70%, krāsa temperatūra regulējas, redzi, augstāks, siltāks un visāds tādas lietas. Tad man tāds softbox, ko štepseli iesprot, šitās, pieņemsim, tu gribi kaut kādu RGB light. Opā! Un viņš maina krāsu, tur temperatūru, redz, no... Nu, karš tu saprati, RGB, pārslēdz. Parasta gaisma, vienkārši spilgtumu. Besī! Karš saprati, visādās krāsās var uztaisīt gaismiņu, tādās tiem, kas content creatori. Un jā, piemēram, šādu GoPro. Saprot, viņu uzliek uz GoPro, tu filmē, skaties, redzi? Piu! Un redz tāds softboxiņš virsū. Liekas, ka neko nedod, bet skaties, seja, 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 seja. Spilgtāka seja. Piu! Slēdzies ārā. Nevar izslēgt. Faki nevar izslēgt. Tā. Nu, vot tā, tādas visādas lietas. Tā kā galvenais, es nezinu, es saprotu lavlieru mikrofoni, šitos radio mikrofonus, te man kaut kāds arī, un šitas parastais, nezinu, nu, var intervijām izmantot, droši vien divi būs. Bļē, kur viņi ir? Re, kur viņi ir. Viens iespraud telefonā, USB-C šitais ir, otrs iespraud, šito gan fočikā neiespraudīs, otrs piespraud sev klāt, tā kā TikToks pēc filmē, slavenais TikTokeris zvaigzne. Bet no 25 eiro, 20 pa visu komplektu, 2 mikrofoni un uztvērējs un spraud telefonā iekšā. Lārpus nepārdoši, Sony nepārdoši. Šitos pa taisno var iespraust, redz USB-C, iespraud telefonā un tev tāds nolokāms. Viens ir Saramonic un otrs, man liekas, arī Saramonic. Un filmē, un te ir porlons virsū, lai nenāk. Kas te vēl ir, skaties, te ir ND filtri visādi, nu, miljons viņi te ir, visādi filtri. Nezinu, nu mazie kaut kādi diametri un tā, jo es priekš sevis jau tā, kad es esmu te kaut kāda variāblende, rekurījus kaut kāds 100, bļa, huis, viņi zina cik milimetrus, kas uz kaut kādu 300 milimetrīga objektīvu stāvējas. Tā kā, nu šitas LPCM ierakstītājs, tiem, kas kaut kādā no skaņas kvalitāte tā izsabļa un tā tālāk. Bļa, es nezinu, nu... 50 eiro. Šitie Saramonic UM1WC, kā viņi raidītājs un uztvērējs, kurš spraust iekšā. Nu, dzelzinieki, profesionālie, nekā traucējumi neiet cauri. 50 eiro komplekts. Un tev vēl lavalieris vajadzēs. Nu, pa 50 tu nopirksi visus vai pa 10 gabalā. Karoči, es saprotu, ja tev kaut maz druscīt viss šitā lieta interesē, tad, nu, es nezinu, kaut ko raksta komentārā interesē, un es sākšu rakstīt, ko es varētu pārdot. Šito action kameru, tu uzreiz jau vari viņu pielikt. Un ir arī man šitai action kamerai 1000 stiprinājumu visādi, un GoPro stiprinājumu. Piemēram, tu var uzlikt šitā, tu esi, teiksim, dots automehānikas jobanīs, kurš kaut ko tur
filmē, ja skaties, uzliek šitā uz galvas, šito pieskrūvē šeit, speciāli viņš tam paredzēts. Un tu filmē first person view, un otrā pusē to lampiņu no GoPro Hero ar izlenīt pietinu, un tevi gaisma, un tevi video, un tu kaut ko te taisi, un visi cilvēki redz, saprot, ahujena, un tu vari kļūt par pasaulē slavenāko saturu radītāju. Un pēc tam, nu redz, teiksim, šitāds maziņš var uzlikt šitādu gaisu uz augšā uz foču, kad īstenībā pie telefona arī RGB dažādās krāsās viņas spīd. Un te es vēl pats esmu uztaisījis ar softboxiņu. Un hujenši to visu. Visāds tādas lietas, cik šitā gaisma maksā? Nu vai jaunu viņa maksā par sotavu? Tevis viņa atdošu, nu pat 30, saproti? O, piemēram, saproti? Nu tāds palēko viss. Vēl tie lavalieri. Vot, nu, karoči, sarunāts. Bļet, tik garš video sanāca. Vajadzēja kaut ko īstu. Stulba Latvija, burtu nemāk runāt, bļet. Kuru skatās briškeni. Vai kaut ko tā, un pizdzēts viss. To jau gan jau noskatīsies tikai nošādēs neviens. Visticamākais. Pideras. Pīd!